Tā, sāksim. Labdien visiem šodien domas sēdē. Sāksim šo sēdi ar 14 jautājumiem, jā. 16, jā, es to vienu daļu 16 jautājumiem. Kas ir par šādu darba kārtību vai teiksim, sēdes darba kārtības papildināšanu? Varbūt ir ierosinājumi. Nav ierosinājumi, jā? Tātad apstiprinām šo sēdes kārtību ar tādā secībā ar 16 jautājumu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Bet pirms mēs sākam tātad domas sēdi, sveicam jubilārus. Patīkami, ka šovadien ir pēc vienas deputātes visi esam ieradušies. Olita ir bauda atvaļinājumu, tā kā viņai, lai viņa atpūšas, bet visi pārējie mēs esam. Bet sveicam vienu jubilāru Ievu. Un sveicam mūsu Armandu. Arī tikai pirms domas sākuma gribu jums informēt, ka ar šodien mums sākas sēžu ierakstīšana, gan audio, gan video ierakstīšana, ja, lai mēs šo te materiālu varētu likt jau mājas lapā. Tā kā lūgums ievērot gan darba kārtību, sēžu laikā, gan arī, teiksim, pie balsojumiem, jā, lūgums paturēt roku paceltu, lai var tiešām uzvārdiski un vārdiski fiksēt, kas par ko balso, lai nebūtu pēc tam pārpratumi. Tā kā arī ievērosim šos te personu datu aizsardzības, tos noteikumus, jā, to, ko mēs nevaram, lai mazāk būtu šīs te materiāls jāpārstrādā tālāk, lai viņš tiešām būtu skatāms arī mājaslapā. Tādi ir tie ieteikumi. Un mēģināsim tad pieturēties pie tā. Tā. Labi, ja darba kārtība ir apstiprināta, tad sekos informatīvā daļa, un tad vārds ir izpildirektoram. Ļoti īsi. Iepriekš bija lēmums par dalību projektā inovatīvi risinājumi un pakalpojumu ūdens saimniecībās lauku novados kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Projekts ir iesniegts pirmās kārtas izvērtēšanai, rezultāti varētu būt augusta beigās, bet, ja tiks virzīts tālāk, uz 1. oktobri ir jābūt gatavam projektam iesniegšanai Briselē, bet vakar bija darba grupas apspriede, skaņojām visas lietas, vēl zināšanai, kas līdz galam ir partneri šajā projektā, mūsu novads, Viesītes pilsētas dome, Cēsu novada ūdens saimniecības uzņēmums Vinda, Ventspils augstskola, galvenais iesniedzējs ir Rīgas Tehniskā universitāte un vēl ir informācijas tehnoloģiju asociācija un viena informācijas tehnoloģiju firma. Tad bija lēmums arī par līguma slēgšanu par Zasas aptiekas ambulances pārbūvi. Tur visi darbi notiek jau pilnā spēkā. Protams, īres zemes, zivju zvējas līgumi, visi tie noteiktā kārtībā tiek slēgti. Nesaukšu visu, kur notiek darbi, bet tikai nosaukšu tos, kur neiet pēc grafika, jeb aizkavējas.
Bet arī jau iepriekš brīdināja par Ābļu skolu. Tagad ar projektu viss ir kārtībā, iepirkums beidzas 28. jūnijā, un pirmajam kabinetam vajadzētu septembra sākumā būt un pārējais tur līdz 15. oktobri. Jo tas ir otrā skolas, jeb šajā dzīvojamās ēkas daļās. Neiet īsti pēc grafika Tignājas ielu segumā mājiņa, tehniskais projekts gatavs, atliek izsludināt iepirkumu. Ar iepirkumam šķēršļu izsludināšanai nav. Par darbiniekiem. Finanses ekonomikas nodaļai bija īsa pieteikšanās, rīt viņa beidzās. Ir viens pieteikums šobrīd. Vairāk intereses tā kā nav bijis. Par kultūras pasākumiem arī jums informācija ir. Es tikai tos tuvākos gribu atgādināt un aicināt par dažiem varbūt. Rītā ir ziņa, kas ir lielākais praktiski cilvēku skaita ziņā apmeklētāju Ziņģīte Rubiņos, kas ir tradicionāli. Tad sestdien no rīta 6 mūsu domes atbalstītājs koncerts pie Bancānu ezera, rīta koncerts, te ir folkloras grupa Dārdi, un augusta 2 nedēļas, tas aiziet rakstnieka Aleksandra Grīna zīmē, katru nedēļu ir pasākumam. Tas visi var būt pirmkārt publiski domes sēdē, bet paldies visiem dziesmu svētku dalībniekiem, organizatoriem. Ir saņemta no Izglītības ministrija un no dziesmu svētku izpildu direktores pateicības visiem kolektīviem, kas gatavojas dziesmu svētku un organizatoriem, bet šīs pateicības tiks pasniegtas 1. septembrī skolēnu un vecāku klātbūtnē. Mēs nerīkojam citu pasākumu. Varbūt citur kaut kur redzat, ka tāda lieta notiek, mēs to darīsim 1. septembrī. Bet arī jāsaka paldies, visi kolektīvi godam nostartē, protams, ar šiem svētku organizatoru gājiena lietām problēmas bija. Un arī mūsu kolektīvi abi divi piedalījās folkloras festivālā Baltika, kur Sēlija pārstāvē tikai 4 kolektīvi, no tiem 2 mūsēja. Patīkami, ka tas tā, patīkami, ka tas tā ir. Protams, deputātiem tā zināšanai, ja dziesmu svētkus visas valsts atbalsta, un tur tas finansējums ir, bet ne tik būtiskis, tad šādu kā Baltika, tas viss aiziet uz novada finansējumu un lēti tas nav. Puse varētu teikt, ka skolēnu dziesmu svētkiem. Tad nāk daudz informācijas un vēl neskaidrības saistībā ar jaunajiem projektiem par ceļiem. Septembrī sola MK noteikumus apstiprināt, un mums zemnieku interese ir par šo meliorācijas sistēmu, jeb grāvju tīrīšanu. Te uztraukušies visi zemnieki, ka 4. augusts šī kārta mēs neko nevaram izdarīt, bet pēdējā informācija ir tāda, ka var jau gadīties, ka šo kārtu vēl pagarinās, bet ļoti būtiski varētu būt, ka novembrī ir nākošā kārta. Un tai mēs tā kā noteikti varētu sagatavoties, bet un arī tās summas, kuras mēs tā vēl nezinām pilnīgi šai programmā, tagad ir izsludināti divām aktivitātēm 15 miljoni, kopumā programmā ir 95 miljoni, tā ka domāju, ka šeit arī paspēsim. Tikai tās lielākās problēmas, ja vēl pētot MK noteikumus, ir tas, ka pašvaldība var uzņemties šo 10% tikai atsevišķos gadījumos,
tie ir ārkārtas gadījumi saistībā ar plūdu zonu, un vēl tur bija daži veidi. Bet pārējos gadījumos pašvaldības pienākums no visiem īpašniekiem ir šo 10% līdzmaksājumu iekasēt. Šeit nepietiks ar to, ka tikai parakstās, ka piekrīt šo grāvju apsaimniekošanai, bet te būs arī līguma attiecības tālāk par šīs summas tiem grāvjiem, kur nebūs šī izņēmuma gadījumi. Un kas varbūt uz doto brīdi vēl bez Dunavas ir interese vienā vietā, bet no citiem pagastiem tā kā nav. Pirmdien domājams pārunāsim vēl ar pagastu pārvaldniekiem, lai šī informācija aizietu un viņi arī paši paskatītos dabā, kā tas ir. Problemātiski arī lieta par izmaksām. Ļoti dažāda informācija ir par, viena projekta lielums ir 300 000, un 10% tas ir 30 000, bet šeit 1 kilometra izmaksas no dažādiem avotiem tiek rēķinātas dažādi, un ir informācija, ka ar visu sakārtošanu tā tālāk, ka kilometrs varētu 8 līdz 12 000 būt, ir informācija, ka lētāk. Man liekas, bet tajā pašā laikā, kaut vai Dunavas tie objekti pieteiktie, viņi ir laikam pāri 20 kilometri. Ja, tā ir. Un vēl viena problēma ir, kas, teiksim, daudzās vietās ar to saskaramies, ka patreizējās kārtās, kas ir izsludināta, iesaistīt valsts mežu, jo robeža ir ar valsts mežiem. Un iesaistīt valsts mežus uz doto brīdi nevar, ministra kabineta noteikumi neparedz šādu iespēju, bet sola, ka būs līdz nākošajai kārtai būs labojumi un varēs kā to izdarīt. Tāda ir informācija par šo lietu. Vēl arī tehniskas lietas, kur īsti nav zināms par šīm projekta lietām. Ja gan melorācijā, gan ceļiem būs vajadzīga pilna topogrāfija, tad tas atkal sadārdzina šos projektus. Te lielā mērā tas ir atkarīgs no būvvaldes un arī vēl MK noteikumu, ceļšķi par ceļiem, kādi viņi būs, kā tiks traktētas šīs ceļu būves. Tad tikai 2 vārdus par sakotības skati, viņi ir beigusies. Kopumā jāsaka, ka līmenis ciematos, protams, arī labvēlīgi šogad lauku kultūrā nekādā ziņā nav pazeminājies, viņš visu laiku paaugstinās vai vienā līmenī ir. Un par ciematiem jāsaka, ja mēs iepriekš tā kā teicām, ka kaut kurš ciemats mums nevar par lieliem ciematiem, pagastu centriem, ka nevar būt līdzvērtīgs. Tad tagad jāsaka, ka komisija uzskata, ka visi var būt līdzvērtīgi un nedaudz arī uzvarētājs pēc citiem principiem skatījās, jo principā pārmetumus kaut kādus, ka tieši pašvaldības pēc darba ciematu sakopšanā tādu lielu nekur trūkumu neredzējām. Protams, vienmēr var būt labāk, bet pamatā darbs visos ciematos ir līdzīgs. Par maziem ciematiem, diemžēl, tur ir kā tas parasti bijis, mazie ciemati tā kā drusci ir pamesti novārtā. Tā ir taisnība. Un tad par nodarbinātību no 15. augusta mums strādā, viņi saucās skolnieki, bet viņi ir vecāki par 15 gadiem, 9 gabali. Sabiedrisko derīgos darbos strādā 8 cilvēki, un patreiz bija iespēja pieteikties vēl uz papildus cilvēkiem apmaksātiem sabiedrisko derīgos darbos. Mēs 7 vēl pieteicām, cik iedos, nezinām. Ja katram pagastam vēl klāt pa vienam. Un tad
arī tas jau vēl agrāk lēmums bija, kredīts Dunavas siltumtrasēm ir piešķirts, tikai jānoformē. Kā problēma, kur man Zasas vidusskolas direktori uzrakstījis iesniegumu, tas ir arī direktores risināms jautājums par bērnu spēļu laukumu. Tā kā īsti nevar ne šogad riktīgu paspēt un arī par vietu nosvērties. Mēs apsveram iespēju esošais Rūmes laukums, viņš tiek izmantots ne tikai no mazajiem bērniem, bet arī no ciemata bērniem. Mēs apsveram iespēju un rēķinām, ka varbūt kā pagaidu variantu bez projekta šeit ierīkot pagaidu žogu un smilšu kasti, pārējās konstrukcijas it kā atbilst, un tas nozīmētu, ka drošība gan tur esošajām visām un tie, kas nodarbojas, un arī varētu bērndārs izmantot kādu laiku, kamēr tiek pie patstāviem. Bet es to jums informēju, uz doto brīdi nekāds lēmums un konkrēti aprēķini nav pieņemti, bet steidzamības kārtā to varētu izdarīt. Un internetā un jums arī, laikam, ir nosūtīti pirmā pusgada budžeta rezultāti, to jūs varat skatīties un analizēt. Es kā teicu, mums viena pozīcija nepildās, kas tomēr ietekmē, tas ir grants ieguve no pašu ieņēmumos, kas būtiski nepildās, un tas, zināmā mērā, ieplānota šī nauda ir un lietota tiek, kad, zināmā mērā, visu budžetu ietekmē diezgan. Par saviem 1015, varbūt visiem 20. Man viss ir. Tā lūdzu jautājumi, kādi izpildu direktoram? Nav jautājumu? Paldies. Es vienkārši grantas tā, ka braukām skatāmies, tomēr kaut kas notiek, pamazītē notiek. Par granti? Tāpēc šonedēļ 2 dienas strādāt, es sapratu. Es neatceros patreiz no 25, tur kādi 4 vai cik ir ienākumi. Jā, kaut kas tikai. Jā, vajadzēja, un zināms, Kā cik vēl? Niklaus gatavojas ir tādu redīsādā. Un cerēs. Es arī vakar ievēroju, ka iet mašīnas no karjeras, tikai es nezinu, no kura tieši, vai no Ošakalna vai Mikora karjera, bet iet mašīnas. Tas līgums ar brēču studentiem ir beidzies. Brēču studentiem, tur arī bija karjera viens. Vakar es, piemēram, ievēroju brēču studentu mašīnas. Neesam pārbaudījuši, nav beidzies. No kurienes viņi ņem? Vairāk no mežaniekiem, parasti ar tiem sadarbības. Varbūt viņi ņem no Ošakalna, jo pārējais ir mums. Bet valsts mežiem nav izteikti tādu grants karjeru. Viņiem ir smilts grants karjerē, bet tieši šī te nesošās kārtas grants tādās frakcijās, liekas, ka tomēr nāk no lēmuma karjerā. Nē, vienkārši Latvijas valsts ceļiem ir aizliegts piedalīties tajos konkursos. Uzreiz kā paņem Ošakalnam ir privātais, tas viņa karjeras. Tā, es no savas puses to, ko izpildu direktors jau informēju, jūs neatkārtošu, jā, gan par Dzīves svētkiem, gan par folkloras festivālu, jā. Mēs to, ko darba grupā skatījām, attīstības un plānošanas darba grupā, faktiski tā informācija mums bija jau komitejās pastāstīta, par ko tika runāts un kas tiek virzīts uz komitejām, uz domes sēdi, jā. Es vienīgi varu painformēt, ka mums bijām mēs paaicināti uz Jelgavu, uz Zemgales plānošanas reģionu, šo te attīstības ne padomi, bet tieši uz to, kur mēs iekļaujamies. Un tur jautājums bija ierosināts no Aknīcas novada puses par skolēnu, teiksim, viņu vietējā maršruta pagarināšanu pa mūsu novada teritoriju līdz pat Mežgales ciematam.
Viņi bija, lai paņemtu tos bērnus, kuri nedodas uz Zasas vidusskolu. Viņi ierosina izskatīt šo te transporta padomes komisijā jautājumu par maršruta pagarināšanu, ko veids Jēkabpils apnīcas pakalpojumi. Mēs, protams, aizrakstījām vēstuli, ka mēs nepiekrītam šādam variantam, jo mēs netikām arī neiepriekš brīdināti par šādu jautājumu neko. Un tāpēc, abas pašvaldības tika paaicinātas, lai rastu kaut kādu kompromisu. Mums tas draudz faktiski ar to, kad varētu tikt samazināts maršruts, kas nāk no Jēkabpils, Leimaņi, Mežgale, Grāvīši, ja? Jo tur no Mežgales līdz Grāvīšiem tātad šie maršruti dublētos, tas ir viens. Un ja mēs arī no savas puses organizējam mūsu Leimaņu busiņam šo te maršrutu līdz Grāvīšu pieturē, ja? Tad arī no tādas puses jau atkal pārklātos šis maršruts. Tā kā nezinu, kādu pieņems Zemgales plānošanas reģions, kādu lēmumu pieņems, jo viņiem jāsniedz transporta padomē šis te savs redzējums par maršruta pagarināšanu. Bet, mēs laikam nedrīkstētu savādāku pieņemt, ja, jo tas ietekmēs faktiski mūsu bērnu virzību ne uz savu skolu. Protams, ka ir sarunas jau bijuši no direktoras puses ar bērnu vecākiem. Es arī apbraucu šīs te ģimenes, varbūt ne visas, bet tieši tās, kuras no jauna laista bērnus uz Aknīsti sakarā ar Bērzaļas skolas slēgšanu, ja. Viens puisis vēl tur šaubījās, uz kuru pusi ar to vēl ir vērts runāt, ja, bet pārējās ģimenes, kurās es tur pabiju, viņi pateica konkrēti, ka mums jāskatās un jāuzlabo Zasas vidusskolas darbība, un tikai tad viņi savus bērnus varētu vest uz Zasu, bet patreiz viņi viennozīmīgi ir jau izlēmuši, kad bērnus vedīs uz Aknīstas vidusskolu. Neskatoties uz to, ka mums ir gan brīvpusdienas bērniem, ja, gan arī par biļeti nebūtu jāmaksā, jo šeit var izrādīties, ka Mežgales bērniem arī, ja tas būs regulārais maršruts uz Mežgali, tad varētu būt arī par biļetēm jāmaksā, jo painteresējoties Aknīstas domē, ja viņi nekādus, atvieglojumus vai par autobusu biļetēm pagaidām nesniedz. Viņiem nav šādu. Varbūt, ja viņi pārskatās savu nostāju, ja, tas ir cits, bet uz šodienu ir tā situācija. Tā kā, ja jums ir kādi citi ierosinājumi, tad lūgums pateikt, ja, jo varbūt mēs šodien vai rītā vēl tiekamies ar Aknīstas novadu, lai mēs varētu vienoties par savu nostāju, bet patreiz tā nostāja ir tā, ka mēs nepiekrīstu pagarināt šo te maršrutu, jo tikpat labi, un es nezinu, kā tad Aknīstas doma rīkotos, ja mēs prasītu maršruta pagarināšanu no mūsu pasažieru pārvadātājiem Rubenim uz Anceni, uz Asini. Jo arī tur faktiski šis bērnu skaits ir ļoti mazs, un cik ilgi viņi tur varēs vēl uz skolu uzturēt, nevaru pateikt, ja, bet mēs tad arī varētu tā, līdz ar to viņu nostāja droši vien būtu tāda paša kā. Mums varbūt ir tas maršruts ir kāds, viņš nāk no Jēkabpils, līdz Mežgalē, tad skolē, un tad iet līdz Grāvīšiem. Jā, viņš apgriežas. Un tad nāk viņš atpakaļ. Jā. Un aiziet uz Jēkabpils. Mēs varbūt varam viņu pagriezt caur dubultiem. Iziet caur dubultiem, lai viņš iet caur Mežgali, iet Zasa, un no Zasas griežās un iet projām uz Jēkabpils. Nāk no Jēkabpils, viņš no rītiem tagad nāk ap kaut kādiem 6, laikam, es nemaldos, jā. Varbūt mēs varam, lai viņš neiet tagad uz Mežgali, viņš iet savu Kāda būtiska nozīme caur dubultiem brauļu autobusu
iet uz Jēkabpils virzienu. Nu, lai viņam nav jāiet iekšā Mežgalē, jāgriežās, un viņš tik skolēnu laikā aiziet līdz grāvīšiem. Viņam būtu viens posms labs pa asfaltu, lai viņam nav divreiz tas, vienā brīdī aiziet uz tiem grāvīšiem nāk atpakaļ. Mūsu autobusu parks nekādas pretenzijas necēl. Jautājums ir par to, ka aktīvisti grib braukt līdz Mežgalē un vest bērnus. Bet tad tikpat labi, ja Aknīste pagarina savu līdz Mežgalē, tad ja mēs ejam caur Mežgalu un ejam uz Asām, ejam tālāk atpakaļ uz Jēkabpiliem, kāda tur starpība ir? Tavs ierosinājums būtu, ka no Jēkabpils tad brauc pa šo Siliņu Aknīste ceļu līdz grāvīšiem, Mežgalē, Leimaņi. Iet Zasām, atkal iet Zasām. Iet Zasām. Jo, ja ies Aknīstes, no Aknīstes autobus arī tas aizies Mežgalē, griezīsies un ies atpakaļ. No? Un arī skaitīsies, ka tas ir valsts, es saprotu, autobusu parks vai Sijā. No? Aknīstes pakalpoju veikt. Tas bērnam tas pats, vai viņš pieiet no mūsu puses arī. Tad mēs varbūt nevajadzētu mums izmantot vienā brīdī no rītiem, nevajadzētu izmantot mūsu autobusu. Te maza atšķirība ir to, ka cilvēkiem, kas brauc no Mežgales, no Leimaņiem var iekāpt vēlāk. Viņiem par biļeti ir jāmaksā šis loks, kas iet Zasā. Tā ir cilvēku neapmierinātība varbūt. Un it kā to posmu, kas no Leimaņiem, no Kalna pagasta, tur ir pietiekuši nodrošinājums. Vienīgi, bet autobus mums ir un mēs plānojam viņu. Vienīgi tad, ja nesūta. Tad kā mums, piemēram, ja mēs plānojam savu šo bērnu autobusu, tad mums no Mežgales praktiski nevajadzētu prasīt autobusu parkam vispārīgi, tad mūsu autobusu cilvēkam jā. Bet viņus izlaiž Leimaņos ārā, jo tas nebūs mūsu ne par kādiem fondiem. Jā. Izlaiž ārā un cik no Mežgales brauc uz turiem. Jāsaskaņo laiku, kurš nāk autobusus iet uz tālāk uz Jēkabpili. Jēkabpils autobuss, kā viņš ir, tā pieraduši, un viņu ļoti daudz, nav jau tikai Mežgales posms, ir arī tie, kas no Kalna pagasta brauc agrāk un Birži un tā tālāk. Jā, nes uz to, uzreiz mainās, tur varbūt laiki. Tos laikus paskatīties, varbūt tos laikus pa 20 minūtēm vai pa 10 samainīt, tas jau, es domāju, tas nav tik rieskums. Piemēram, mūsu autobus izved cilvēkus, kas brauc no Mežgalas, izved Leimaņos ārā, turpinot ceļu ar bērniem līdz Zasai, un tie cilvēki nāk, vai tas nāk Aknīstes autobus, vai tas ir Daugavpilietis, un aizbrauc tālāk uz turienes. Ja tur drusku tos grafikus paskatītos, iespējams, ka tur varētu, bet katrā ziņā šeit notiek tāda arī ar šādiem paņēmieniem cīņa par bērniem, un cīņa faktiski par vidusskolu pastāvēšanu. Tas ir ļoti nopietni, kas mums nākotnē varētu prasīt samērā lielas naudas par šo te savstarpējiem norēķiniem un par pedagogu darba algas, piemaksām, kas mācīs vidusskolas klases, netiek nokomplektēts nepieciešamais bērnu skaits. Šeit viņi ir uz dotācijām, viņi izbrauc praktiski cauri. Mēs jau reiķinām. Mums nesanāca, mēs nevarētu laist, piemēram, autobusu no Aknīstes līdz Mežgalē un dzīt atpakaļ. Izmaksas mums sanāca lielāks, mums ir pareiķinājumi toreiz. No Aknīstes līdz Mežgalē? Ja viņi paši veiktu to. Ja viņi tagad uz dotācijām, protams, viņi izbrauc cauri. Uz dotācijām izbrauc cauri. Es tikai domāju to, ka nevar likt tiem bērniem šķēršļus, ja mēs tur nepiekrītam palaist autobusu. Ja viņi reiz ir izlēmuši iet uz to Aknīsti, tad viņi ies. Un tas ir nevis šīs Zasas vidusskolas kvalitātes jautājums, bet izglītības jautājums, ja mēs paskatāmies gan olimpiāžu, gan visu pārējo. Šis līmenis Zasas vidusskolā ir pietiekami augsts un konkurētspējīgs pilnīgi. Ar Aknīsti, es domāju, neko neatšķirās, bet tas, kad Aknīstes šī te vidusskola, gan viņi izrādīja lielāku interesi un vairāk piestrādāja pie šo bērnu agitācijas, tas tātad sākumā nebija. Par ko mēs atlaidām pagājušo direktoru, kas bija viņam it kā
tāds, labi, jā, bet viņam bija pārmetumi vienmēr to, ka viņi nestrādā ar novada skolām. Nekas jau nav mainījies. Kas ir mainījies? Nekas jau nav mainījies. Mēs jau pa lēnītēm, un šī tāda prakse, nes savus augus. Mēs jau savā novadā nevarējām šie jautājumi tika risināti, ja, un atceraties, ja, un tātad, kā es teicu, tas ir normāli, tagad nevajadzētu likt šķēršļus tiem bērniem, ja viņus vedīs, lai viņus ved, neko neizdarīs. Tikai vajag piekārtot, lai lieliem cilvēkiem, lai viņus nezaudētu maršrutu paši savu. Paldies, bet tad es saklausīju tādu, ka tavu priekšlikumu, ka mēs neko tā atļaujam vienkārši, necīnamies par šo te maršrutu. Nē, jācīnās, bet, ja mēs jūtam, ka, nekā. Lai viņi ved par savu naudu, ja viņi ar mieru bez par Atnīsta, lai lūdzu vedī. Es uzskatu, ka ja viņi izreikinājuši, ka tas viņiem izdevīgi bērnus paņemt ir, tad lai viņi nodrošina arī par savām naudiņām, gan maršruta, finansēšanu, autobusa finansēšanu, un tie, kuri ir izlēmuši, vai tie, kuri jau ved bērnus uz Aknīsti, viņi vedīs, Tur jau neko. Nevis tagad uz subsidijām, tagad mēs samaksājam vēl savstarpējos, vēl tagad viņiem nosubsidē to ceļu. Un mēs zaudējam maršrutu. Un vēl maršrutu mums vēl piedraud. Labi, tad tā nostāja, tad mums apmēram vienot ir, un tā mēs arī tad strādājam, bet par šī te maršruta tomēr saglabāšanu vai saglabāšanu ar izmaiņām mums tomēr jācīnās, lai šis maršruts caur grāvīšiem, caur krustcelēm, viņš paliktu. Un vajag turpināt ar šiem te vecākiem, ar šiem te bērniem, ieinteresēt viņus kaut kādus nometnes kādas rīkot saviem novada bērniem Zasā vai vēl kaut. Autobusu parkam diez vai būs šis maršruts, kuru mēs te saucam no Leimeņi, Mežgale un skolas laikā līdz tiem grāviņiem, ka viņiem būs izdevīgs. Viņiem, ja to bērnu nebūs, tur nekā nebūs. Tad jau viņi arī citā laikā, ne skolas laikā, būtu laiduši līdz grāviņiem. Viņi vienkārši tur nav Mežgales vairs cilvēku, kas brauc, jo tie, kas nāk no krustcelēm, visi pieaugušie aiziet līdz Mežgalē, tāpēc viņš Mežgalē arī griezās apkārt. Tā kā, ja tagad mēs sāksim vadāt tos savus bērnus, man liekas, ka autobusu parks būs drīz skatīsies un teiks, mums nav vajadzīgs tas maršruts. Viņš šeit jau nosacās, jo uz Pērsgalas skolu jau neveda nevienas autobus. Visi gāja satiksmes autobusi. Tātad pirka biļetes, atmaksāja pagasts, viss notikās. Tagad, ja to bērnu nebūs, ja mēs paņemsim ar savu autobusu, tad tur apmēram 1-2 cilvēki nāks no Mežgalas ārā. Bet arī tos dažus jāsāk vadāt, tā plūsma aizies varbūt mūsu virzienā. Skaidri jāpasaka, ka būs mūsu tas autobus. Tā varbūt man jautājumi kāds ir adresēt tieši. Labi, tad ķeramies pie dienas kārtības jautājumu izskatīšanas un tad pirmais ir par Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujas rīkošanu. Tas patīks komentējās, iedokļi bija dažādi, līdz ar to uz domas lemšanu tiek virzīti 2 varianti. Un jāsaka, ka arī lēma projekts ir papildināts ar 4 deputātu vēstuli, kas bija saņemti īsi pirms komitejas sēdēm. Un šajā gadījumā tātad tiek piedāvāti 2 varianti. Viens variants rīkot 2015. gadā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauju, iedzīvotāju noskaidrošanai par Jēkabpils novada pašvaldības administratīvā centra noteikšanu, piešķirot finanšu līdzekļus, jo budžetā nav paredzēti šādi finanšu līdzekļi, un atbildību par šim lēmumu izpildu nosakot Jēkabpils novada pašvaldības izpildirektoru. Un otrs variants rīkot 2017. gadā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauju, viedokļu noskaidrošanai par Jēkabpils novada pašvaldības administratīvā centra noteikšanu, paredzot 2017. gada budžetā finanšu līdzekļus un nosakot izpildirektoru par atbildību šī lēmuma izpildē. Tika sazināts ar uzņēmumiem, kas veic aptaujas. Viens uzņēmums norādīja, ka viena respondenta aptauja varētu izmaksāt
no 7 līdz 10 eiro. Savukārt šorīt saņēmu atbildi no TNS Latvija, un es atļaušos nosīt šo vēstuli, kur ir norādīts, tātad viens no veidiem, kā noskaidrot iedzīvotāju viedokli, ir veikt tiešās iedzīvotāju intervijas dzīves vietās. Par cik mēs runājām par to, ka respondentu vecums varētu būt no 15 līdz 74 gadi, tātad personas, kas var paust savu viedokli. Tad TNS Latvija noskaidroja, ka pēc pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem Jēkabpils novada pašvaldībā ir deklarēti 4090 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadi. Tātad, lai veiktu reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju, tas nozīmē, lai rezultāti atklātu visu iedzīvotāju viedokli un būtu ticami, ir nepieciešama aptaujā 350 Jēkabpils novada iedzīvotājus. Aptaujā tika ievērotas kvotas uz vecumu, dzimumu, tautību. Aptaujā nebūtu gara, kopā 10-15 minūtes, ieskaitot demogrāfijas jautājumus, uzdotu gan vispārīgus jautājumus par centra izvietošanas vietu, gan identificētu katras vietas plusus un mīnusus. Rezultāts būtu analītiskā atskaita, kura konceptutīvi atklātu iedzīvotāju viedokli par centra piemērotāko vietu. Šī metode ir kopumā ļoti dārga, jo ir jāņem vērā ceļu izdevuma atalgojums intervētājiem. Pētījuma veikšanas laiks ir līdz 2 mēneši, un aptuvenas izmaksas varētu būt aptuveni 10 000 eiro bez pavēru. Otrs variants, ko piedāvā šī kompānija, ir telefona intervija. Tas nozīmē, ka TNS izmantojot viņu rīcībā esošu Jēkabpils novada iedzīvotāju datubāzi, veiktu zvanus uz nejauši izvēlētiem numuriem un apkopotu iedzīvotāju viedokli par vēlamo iedzīvotāju centru atrašanās vietu. Intervijas būtu 5 līdz 10 minūtes garas. Šādi viņi apkopotu dažādas viedokļus un padziļinātu atklātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Šajā gadījumā no 24 daļēji strukturētām intervijām būtu iespējams iegūt vispārīgu ieskatu iedzīvotāju viedokli. Intervija atbilstoša respondentu izvēlē tiktu pielietota kvotu sistēmā, arī vecums, dzimums, tautība, dzīvesvieta novadā, komunikācijas biežums ar pašvaldību. Metodas priekšrocība ir salīdzinoši īsais veikšanas laiks un neutralitāte. Intervija būtu 1:1. Šāda pētījuma veikšanai laiks ir līdz 3 nedēļām, un pētījuma cena varētu būt vidēji 2300 eiro bez PVN. Bet pētījuma cenas ir aptuveni, tās var mainīties, ka tiek precizēt pētījuma jautājumu un citu pētījumu konsultāciju. Tā ir situācija. Varbūt, kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Es nezinu, šeit ir 2 varianti, bet Finanšu komitejā vispār ir, un liekas, bija balsojums, ka nerīko. Bet šeit vajadzēja būt arī 3. variantā, nerīko. Finanšu komitejā netika pieņemts lēmums. Tas, kas tagad šeit ir ielikti, šie te jautājumi, tas ir no tām komitejām, kur bija tāds balsojums, par kuru variantu. Un viens bija tātad šeit ir par rīkot 15. gadā piedzīvot aptāju. Tas bija, man liekas, izglītības un sociālās komitejas ierosinājums. Un otrs bija rīkot 17. gadā. Tas, manuprāt, bija attīstības komitejas lēmums, kas tika nobalsots un kas tika ar balsu vairākumu pieņemts. Tad mans priekšlikums ir ielikt 3. un nerīkot vispār. Ielikt 3. variantu. Ja Finanšu komitejā lēmumu nepieņem, neatbalstīja nevienu no šiem variantiem. Tagad komiteja ir lēmusi to pēc savu Ja viņi neatbalstīja, un viņš tika virzīgs, tad tomēr tā 3. vajadzētu būt. Bet, nerīkot arī tas, teiksim, ja mēs paskatītos protokolu, ja, tad nebija jau tāda priekšlikuma nerīkot vispār, bet tie priekšlikumi, kas gāja uz Finanšu komiteju, viņi neguva atbalstu, vairākumu atbalstu. Es gribētu teikt, ka nav nepieciešama lēmuma projekts kaut ko nedarīt. Lēmuma projekts jau tāpēc ir vajadzīgs, lai kaut ko darītu, rīkotos.
Tas nav tā teikt, rīkotos, vai mēs lēmumu projekts ir domāts, vai mēs rīkojamies vai nerīkojamies. Ir divi varianti. Vai nu mēs rīkojamies un darām pēc šiem no šiem diviem variantiem, vai trešais variants ir nerīkojamies un nedaram neko. Bet nebalsojot par vienu variantu, tas pats, nu? Tas pats. Tad var vienu. Tātad, kas vēlas izteikties par sagatavotiem lēmumu projektiem? Lūdzu. Es gribētu kolēģiem deputātiem citēt nelielu šeit tātad daļu no mūsu attīstības programmas, kas ir apstiprināta. Ja? Un tie kolēģi, kas darbojās arī iepriekšējā sasaukumā, ir par šo nobalsojuši un atbalstījuši. Tātad administratīvais centrs Jēkabpils, lai arī neatrodas novada teritorijā un ir noteikts, atvainojos, novietots teritorijas pašos ziemeļos, palielina novada potenciālu un novada kopumā ietekmē pozitīvi, nodrošinot gan darba vietas, gan atsevišķus medicīnas, uzņēmējdarbības un transporta pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nav pieejami tik lielā mērā novada ciemos. Pilsētas tuvums ir viena no stiprajām pusēm arī uzņēmējdarbības raksturojumā. Tātad tie aktīvie pašreizējā viedokļa virzītāji, ja, kas uzskata, ka tagad vienīgais un pareizais risinājums ir šī pārvietošanās uz Rasu, tātad pirms kāda laika ir vienbalsīgi tāpēc domājuši, ka Jēkabpils tomēr ir viena no stiprajām pusēm šai gadījumā. Kāpēc tāda pēkšņa viedokļa maiņa ir un kāpēc viņa notikusi tik pēkšņi, ja mēs pat šogad februāra sēdē apstiprinot investīciju programmu, neesam nevienu punktu šajā programmā ielikuši, ka mums būtu nepieciešamība un pie tam vēl tik steidzami pārvietot šo administrāciju un neesam tam plānojuši nedz līdzekļus, nedz arī saskaņojuši kaut kā ar turpmāko darbību, liekas tā diezgan haotiski. Vēl viens teikums no attīstības programmas. Veicināt sabiedrības līdzdalību publiskos procesos, efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tie, kas atrada laiku un vēlēšanos piedalīties šai iedzīvotāju sapulcē, kā arī tikās ar uzņēmējiem, es domāju, saprata šo iedzīvotāju noskaņojumu un pašreiz runāt par to, ka vispār nav nekādas nepieciešamības šo paplašināto aptauju rīkot, es domāju, tas ir bezatbildīgi īstenībā. Ja iedzīvotāji beidzot ir sarosījušies, ja, kas notiek diezgan retos gadījumos, mūsu domas lēmumi jau netiek tā nec ar vēstulēm, nec tādu viedokļu izteikšanu, ja, īpaši komentēti, ja šajā gadījumā ir gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju vēstules vairākas. Un katrs pauž to atšķirīgo viedokli, ja, ir par un pret, un kāpēc gan liekt iedzīvotājiem šo iespēju kopā ar vēlēšanām, ne tur 300 cilvēkus aptājot, ne 24, ne vēl kaut cik, bet vismaz pusi, jo pašvaldību vēlēšanās parasti jau piedalās vismaz pusi no iedzīvotājiem. Un tas būtu pilnvērtīgs un ticams un tāds neapšaubāms, ja, tad iedzīvotāju gribas tāds izpaudums, jā, es domāju, ka tas būtu vislabākais. Mums nevajadzētu baidīties no iedzīvotāju domām, jo šai gadījumā šo steigu un šo spiedienu es vienīgi varu saprast kā to, ka tie jautājuma virzītāji nav arī paši pārliecināti, ka iedzīvotāji savā vairākumā atbalsta šo ideju, jo kāpēc mēs baidāmies, ka cilvēki izteiks savas domas, un jo vairāk viņi piedalīsies, jo skaidrāks būs šis rezultāts. Ja mēs neieklausāmies nec pārvalžu vadītāju domās, nec cilvēku domās, tad mēs uzskatām, ka mēs esam vienīgie gudrie, kas zina, kā vajadzētu būt. Un ja runa par dialogu, kāds dialogs tas ir, ja viens otru neuzklausa un neapspriež un neņem vērā, tad tas jau nav vairs dialogs un vispār, ja visas šīs lietas eksistē tikai uz papīra,
tas būtu ļoti nepareizi. Es atbalstu vienīgi to, ka vajadzētu tiešām nekādus papildu līdzekļus tas neprasītu kopā ar šīm pašvaldību vēlēšanām, lai iedzīvotāji izsaka savas domas, un tad jaunais deputātu sasaukums var šīs aptaujas rezultātus tad apstiprināt ar savu balsojumu un izstrādāt pārdomātu un vismaz vairākumam, ja šo te pieņemumu atrašanās vietu apstiprināt. Paldies par priekšlikumu un viedokļu. Lūdzu, citi izsakīties par šiem te sagatavotiem lēmumu projektiem. Neatkārtosimies tās lietas, kuras jau ir sen pārunātas, bet konkrēti par sagatavotiem lēmumu projektiem. Es vienu citātu drīkstu. Lūdzu. Es nolasīšu vienu citātu. Mēs nedrīkstam vienaldīgi noskatīties, kā ir postā Latvijas lauki. Mēs negribam aizbraukt, negribam pielāgoties sistēmai. Paldies, jā. Viss. Es vairāk neko negribu vairāk teikt. Vienus iespējas no pasākumu, es tur gribētos arī, lai piedalījās pie izbraukums skatīties līderu projektus. Mūsu novadā Viesītē Aknīstē piedalījās Saules Krustpils novada cilvēki, kā arī no Daugavpils Ilūkstes partnerības un no Rakišķu partnerības. Jāsaka, tiešām gods un slāvā, visi mūsu projekti ir skaisti, visi ļoti labi darbojas, jā, un bija arī jautājums tieši no lietuviešu kolēģiem, cik mums ir skaisti sakopti ciemati, katra māja ir sakopta, jā, brīnišķīgi. Jā, ļoti skaists novads, ļoti skaista teritorija, jā. Vienīgais, ko mēs redzējām, tā bēdīgā piepilsēta, jā, kur mēs sākām apskatīt, es atvainojos, tie bija Brodi, jā, kas ir piepilsētas rajonas. Un, kur jums ir pašvaldība? Kur jums ir pašvaldības māja, jā? Ilbeņos, Zasā? Kur? Pilsētā mums ir. Tas nevar būt. Jums ir tik skaists novads, jā? Tik skaisti ciemati, kāda iemesla pēc? Ļoti atraktīvi pārstāvji bija tādi atklāti, domājoši, ilgi strādājoši lauka attīstības jomā, jā. Viņus tas pilnīgi tā, nošakē. Tik daudz cits. Tāpēc ierosinājums par sagatavotiem lēmumu projektiem. Tāds ir. Ja rīkojam vispār papildus tam, kas ir rīkots, tad to rīt. Tātad tas ir par pirmo variantu, jā? Labi, paldies. Tālāk. Jā, Varbūt atbild arī Lematas kundze par tā saucamajiem aktīvistu grupu. Šeit jāsaka tā, ka pateikt, ka nav uzklausīts iedzīvotāju viedoklis ir nepatiesi, jā, jo iedzīvotāju sapulces tika rīkotas katrā pagastā, to jau labāk arī zina pats priekšsēdētājs, jā, un šis viedoklis tika uzklausīts visās mūsu pagasta, tā visā novadā, tātad visās 7 pašvaldībās. Un bija arī mūsu mājaslapā aptauja, jā, tātad mēs varam tā turpināt šīs aptaujas līdz bezgalībai, un tad arī ir jāsāk domāt, jā. Šeit aktīva ir šī vēstule no zemnieku saima, laikam no zemniekiem, bet arī bija iesniegums vēl no iedzīvotājiem, cik es esmu dzirdējuši, tur vairāk 80 parakstu, ja? Tie, kas lasa, noteikti visi lasījuši šo vēstuli, atklātu arī mūsu brīvajā Daugavā, ja? Tad par to vispār netiek nekas arī runāts. Tur arī bija viedoklis ļoti labs, ļoti skaists par to, ka centram ir jābūt sasai. Un viedokļa 100% nekad arī nebūs, kad mēs visi tagad būsim iedzīvotāji par vienu, ja? Par vienu attiecīgu vienā teritorijā, vienā pagastā. Ja? Tātad viedokļi arī tur dalīsies. Un ja mēs šādā variantā skatāmies šo lietu, tad piedodiet, no saimai vispār darbs būtu jāaptur.
visu laiku rēķinoties, vai ne, mēs varēsim, vai tad, kad mēs paredz pantu slēdza, jā, teiksim, un pārņēma saistības valsts, vai tad bija arī iedzīvotāju aptauja. Diemžēl nebija, politiķi uzņēmās politisku atbildību. Paldies! Paldies, bet attiecībā uz lēmu projektiem kāds variants ir? Es to izteikšu balsojot. Labi, tālāk jūs? Attiecībā uz šiem sagatavotiem 2 lēmu projektiem par pirmo variantu manas domas būtu tādas, ka dzirdot juristes apzinātos šos izdevumus par sabiedriskās aptaujas veikšanu no neatkarības firmas, šos skaitļus un iedzīvotāju skaitu, ko viņi ir gatavi apsekot. Man liekas, veselais saprāts mums aizliedz šo variantu atbalstīt, jo, ja teica, ka 350 iedzīvotāji, apmēram 10 000 varbūt eiro, vakar apstījos, cik tad mums bija pašvaldību vēlēšanās, piedalījās iedzīvotāji, tie bija gandrīz 2000, kas ir 44% no mūsu iedzīvotājiem. Tas būtu tā kā par pirmo, manuprāt, tas būtu mums kā doma jāatmet tāda. Runājot par otro variantu, es viņu sliektos atbalstīt, ja vien viņš nebūtu tik ilgs laika periods līdz šīm pašvaldību vēlēšanām. Tie ir 2 gadi, kur mums nenoliedzami būs izmaksas šeit atrodoties administratīviem centram. Tāpēc es varbūt gribētu nevis ierosināt, bet vienkārši pajautāt, vai mēs nevarētu, teiksim, šogad pašu spēkiem pagastu pārvaldes ēkās izveidot iedzīvotāju sarakstu, kas atrodas pagastu iedzīvotāji, kādi ir. Un, teiksim, dot nedēļas pāris, un lai viņi iedzīvotāji nāk uz pārvaldes ēku un iztika savu viedokli. Tikai, protams, jāpadomā par to, ko mēs tur tie aptaujā, kādu jautājumu izvirzīsim. Vai mēs virzīsim šos 2 variantus vai 3, un ja mēs virzam 3, teiksim, es tādu kā pieņēmumu, ja mēs virzam Brodus, Zasu un Bērsgali, tad tas īsti nebūtu pareizi tikai vienu variantu izvēlēties, jo, teiksim, tie Leimaņu pagastu iedzīvotāji, kur izvēlēsies Bērsgali, varbūt viņi no 2 variantiem izvēlētos Zasu. Tāpēc šī aptauja būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā. Es tā neizvirzu šo variantu, kā mums vajadzētu pašu spēkiem rīkot šo aptauju, bet varbūt mēs varam par to padomāt. Jo šīs sabiedriskās aptaujas veikšana no neatkarības firmas, manuprāt, pēc šiem nosauktiem skaitļiem nav tas pats labākais variants. Paldies. Kādi citi viedokļi vēl ir? Lūdzu, izsakieties. Man ir ierosinājums, vai nu balsot par abiem vai par 3. variantu nerīkot. Papildināt par 3. Ja te iznāk, ka vienu atbalstīs, tagad iznāk, ka atbalstīs un balsos par tas mums tur dīvaini. Es domāju par abiem 2 jābalso, vai arī vēl 3. jāpieliek, nerīkot vispār. Es varu minēt argumentus, kāpēc nerīkot, bet arī tas ieklausīsies. Es vēl aizmirsu pieminēt, teiksim, pēc pirmā šī lēmuma projekta, ja mēs rīkojam sabiedrisko aptauju, protams, ka visi iedzīvotāji netiks aptaujāti. Ko būs domāt tiem, kuriem viedokļi nepaprasījumi, vai viņi būs apmierināti, vai viņi būs liela iedzīvotāja daļa, kuri nebūs izteikuši viedokļi. Tāpēc jau ir tas otrs variants, kas tika virzīts komitejās un ko izskatīja komitejas. Vēl tāds jautājums. Kāpēc iedzīvotāji līdz 74 gadu vecuma, pēc tie, kas ir vecāki, jo laukos ir ļoti daudz, tieši ļoti vecu gados cilvēku, kāpēc tad tiem nebūs iespēja arī būt arī? Pēc pasūtītāja vēlams, tā veidā arī šis vecums ir pasūtītāja vēlams viss ir. Kas maksā, tas pasūtītājs. Ok, mēs varam nerīkot vispār, jo pēc būtības domas lēmums ir pieņemts. Aptaujas ir bijušas, tikšanās ar iedzīvotājiem ir bijušas. Teiksim,
viedoklis nekad nebūs viennozīmīgs. Nekad, ne pie vienas situācijas, ne pie vienas aptaujas. Šis te ierosinājums rīkot aptauju tagad, teiksim, bija kompromisa variants. Jā. Varu viņu nerīkot. Bet, ja mēs tā ņemam, jā, tad lielākais vairākums arī tajā, tagad jūs nosaucāt 350 apmēram, tur mums bija 300 sankants, varat viņas teikt, viņas nebija pareizes vai kas, bet lielākais daudzums tomēr bija, ka novada administrācijā jāatrodas novada teritorija. Un tagad mums šeit var būt tikai divi jautājums, vai nu tie ir Brodi, ko mēs esam, vai tā ir Bērzgala, vai tā ir Zasa. Bet tā kā cilvēki visi izteikušies bez nekādiem stresiem, nekur arī šajās iedzīvotāju tās pēdējās divas, jā, pēdējā tur zemnieku, tur atvainojot, nebija sanākuši. Gribējās arī tur viņas vairāk, bet tas, kas bija tajā Dunavā, jā, sanākuši, un tie arī teica, ka tomēr ir jābūt novada teritorija. Paldies. Izpildirektors. Es gribu izteikties te par tā informāciju par šīm aptaujām. Jā, tas ir to, ko firmas piedāvā, bet ja maksā, tad jebkurā gadījumā ir jādod darba uzdevums firmā, ko mēs vēlamies. Un tas patreiz nav noformulēts, un domāju, ka arī tik vienkārši tāds darba uzdevums vai noformulēt nebūs iespēja. Bet no otras puses iedzīvotāju viedoklis ir bijis šajās sapulcēs, ka vajadzīgs plašāks aptaujāšana šī un viedokļu izteikšana. Jāsaka atklāti, kad sāka parādīties šies vēstures gan no vienas, gan no otras puses, man pārvaldnieki zvanīja un prasīja, ko darīt? Vākt parakstus, nevākt parakstus. Atbilde bija tāda, ka šāds uzdevums nav dots, un tas nebūtu korekti, ka administrācija vāc par vai pret parakstus. Bet tajā pašā laikā, ja deputāti šādu uzdevumu dod, tas ir iespējams izdarīt, atbildot uz to jautājumu, vai var vai nevar izdarīt. Protams, deputātiem ir jānoformulē, kāds ir šis jautājums, un lai pēc tam nebūtu pārmetumi, ka kaut kas sagrozīja vai kā citādāk, izdarīt tas ir iespējams. Bet sapulcēs iedzīvotāju viedoklis bija gan par vienu, gan par otru vietu, bet to, ka vajag vairāk, šāds viedoklis dominē praktiski visām sapulcēm. Bet jūs izpildirektori ļoti labi jūs tikko pateicāt, ka ja būtu deputātu uzdevums. Jūs jau neatkarīgi, bet no mums arī šajās iedzīvotāju sanāksmēs izdarījāt šo. Jums nebija nedots uzdevums rīkot šīs aptājas, nebija uzdevums nerīkot. Jūs vienkārši šīs aptaujas iekļāvāt iekšā. Ļoti labi. Priecājos par jūsu iniciatīvu, jūs to esat visu izdarījuši. Viss ir noticies. Tur ir 300 pārāk cilvēku, es nezinu, tur, kur nebija nekādas sakaitētas situācijas. Tagad pašlaik ir sakaitēts viens pret otru, kaimiņš pret kaimiņu, kolēģis pret kolēģi. Toreiz visi mierīgi izteica savas domas. Domas mēs zinām, es nesaprotu, par ko mēs šeit. Labi, lūdzu. Jā, es tikai pateicu, ka šis lēmuma projekts ir tapis pamatojoties uz šiem divām sapulcēm prognoz ar to sabiedrības daļu, kuriem interesē tiešām, kur būs šis administratīvais centrs. Un, ja tagad doma nolems tātad nerīkot nekādu aptauju un ieklausīties sabiedrības viedokļi, tad attiecīgi mums būs arī jāinformē šīs iedzīvotāju grupas, tātad gan uzņēmēji, lauksaimnieki, par to, ka neskatoties uz to, ka viņi tikšanās laikā deputātiem lūdza un vēlēs rīkot šo plašāko apspriešanu, tomēr doma lēma, šāda apspriešana nav nepieciešama. Labi, kas vēl nav izteikušies? Tad es laikam varu kā beidzamais izteikties par šo jautājumu. Doma faktiski ir atbildīga par budžeta racionālu naudas izlietojumu. Un šis te deputātu grupas ierosinājums rīkot novadu iedzīvotāju aptāju 17. gadā pie
pašvaldību vēlēšanām. Tas nav šīs te grupas ierosinājums, tas ir iedzīvotāju sapulču rezultātā izteiktais priekšlikums un arī varbūt prasība, iesaistīti iedzīvotājus daudz plašākā apmērā, kā mēs to gribētu. Līdz ar to, ja mēs gribam taupīt un nešķiesties ar naudu par administrācijas pārcelšanu, par aptauju rīkošanu, tad, manuprāt, mums būtu jābalso šodien par otro variantu, rīkot pie pašvaldību vēlēšanām šo iedzīvotāju aptauju, jo tas prasītu visminimālāko naudas ieguldījumu no pašvaldības budžeta. Ja mēs tagad priekšlikums kā izskanēja, ka vispār nerīkot ne iedzīvotāju aptauju par naudu, ne arī priekšlikums par mazu naudu nerīkot, tad tas faktiski būtu klaja iedzīvotāju viedokļa ignorēšana no deputātu puses, kas, man liekas, nav pieļaujams, jo jūs paši teicāt, kur izteicās, mēs uzklausījām iedzīvotājus, uzklausījām, bet vai mēs ieklausījāmies, ko viņi pieprasīja? Mēs neesam ieklausījušies vēl līdz šai dienai, ko iedzīvotāji pieprasīja. Tas, kad mēs iedzīvotāju sapulcē šo te aptauju veicām, tas bija vairāk varbūt mans ierosinājums, jo man tiešām svarīgi bija zināt, ko iedzīvotāji saka, un iedzīvotāju šī te aptaujas rezultāts rādīja, ka gandrīz 50 uz 50, tā kā mēs svārstamies šeit domē, 50 uz 50 gandrīz, vai nu mēs pārceļam administrāciju vai nepārceļam. Tāpat arī iedzīvotāju viedoklis bija gandrīz uz 50 uz 50. Tad pie šīs situācijas mēs tiešām varam nerīkot nekādu aptauju, pieņemt vienkārši lēmumu un justies laimīgi un apmierināti un cerēt, ka mums, teiksim, iedzīvotāji nākošajā periodā ies uz iedzīvotāju sapulcēm, ies uz vēlēšanām, manuprāt, tas nav pareizākais ceļš. Tāpēc es aicinātu tomēr balsot par otro variantu, mēs varam nobalsot arī par tā trešā variantu, varbūt iekļaušanu šeit, izskatīt, rīkot vai nerīkot vispār, ja tāds šī te ierosinājums pastāv. Tad, ja būs 17. gadā 49 un 51, ko tad mēs darīsim? Tāpēc būs tā, ka mums ir viss beidzies, jūs tad tiekiet tālāk visi paši galā. Kā būs? Kā nu būs tajā 17. gadā pēc šīs te visaptverošās aptaujas? To mēs laikam nevaram te būt pārāk lielie gaišaļi un pateikt, Es domāju, ka tas jau nu skaitlis, ja piedalās kaut vai puse iedzīvotāji vai mazāk kā puse, ja tas bija tie 44%, tas jau ir tomēr daudz skaitlīgāka aptauja, un viedokļu uzklausīšana. Tad jaunais sasaukums tad arī lemtu, uz kurieni un kā mums nodu tālāk vēst. Par vēlēšanām diez vai mēs tad drīkstam vispārīgi tādas lietas darīt, un kas var, piemēram, nokontrolēt, vai viens, kā iepriekšējā tikko teica, vai iemet divas tur tos lapiņas, vai trīs, jo pie biļeteniem jūs savas lapiņas droši vien klāti nevarēsiet turēt. Ja mēs neuzklausīsim vai neņemsim vērā apšaubīt varbūt vēlēšanu iecirkņu komisijas, tad jau mēs vairs nevienam vairs neticēsim. Tā Uldis vēl gribēja izteikties, un tad debatas tiek pārtrauktas. Tagad noklausoties priekšsēdētāji varēja saprast, ka ir tikai šis te viens viedoklis, bet bija arī otrs viedoklis, par šo te administratīvo centru Zasā. Un es uzskatu, tie arī cilvēki, tad iznāk, ka tos mēs tagad neklausīsimies. Tos mēs ignorēsim, Tātad, sanāk tā, ka mēs it kā mēs sakam, mēs viens otru nedzirdam, bet tad tiešām nedzirdam. Mēs nedzirdam, jūs nedzirdat, tad neviens nedzird. Mēs atkārtojam, vēlreiz, mēs esam 15 deputāti, tiešām, vai tad nevaram mēs vienreiz ar balsojumiem. Mēs šeit mēģinam viens otru, mēs to runājam visu laiku vienu un to pašu jau gadu apmēram. Gandrīz būs gads, mēs apmēram šo te tematu grozamies un nekur. Tad mēs kaut kur aizējam projām,
ar visādiem jautājumiem, tad mēs viņus iekļaujam, neiekļaujam, vēl kaut ko. Nu, vienreiz ņemam un balsojam, un tad jau redzēs, būs kļūdījušies viena vai otra puse. Bet tā, kad izteikt tādu lietu, kad nav bijusi neviens cilvēks šeit, it kā mēs te krāpjamies un attīstības dokumentos nav ierakstīts, mēs visi esam domājuši par to un esam runājuši, kad šis te centrs, tajā laikā bija šis te deputātu vairākums, ka nevarēja šādu te centru citur izveidot, un varbūt arī bija apstākļi tādi, kad šeit šis te, kā tika novads veidots, tā arī tas centrs izveidojās šeit mākslīgi. Tāpēc vienreiz vajadzētu rīkoties, pieņemt katram savu šo te politisko atbildību un balsot. Nevis vienam otru censties šeit pārliecināt, ziniet, mēs tikai tērējam laiku, ja? Tērējam laiku, ejam uz priekšu, tērējam naudu, tērējam laiku. Un, lai mums varētu sodīt vai nesodīt to vēsturi, tad mans aicinājums ir vai pret, vai par. Un nevis atturēt. Tad vienreiz ir, lai mēs varētu mēs tam... Tas tā nevar būt. Nē, es saprotu, ka tā nedrīkst prasīt, ja, bet tas būtu tā. Protams, ka var. Ja ieklausījās Uldis, ko es teicu, es neteicu, ka ir tikai tāds viedoklis iedzīvotāji, ka par kādu vienu ka mēs viņus tikai neuzklausām. Jā, es saprotu, pareizi. Kā es teicu, pusi uz pusi gandrīz, ja 48% bija par Zasu, otri 62 bija par kādu citu variantu. Kādu? Labi, vēl Armāns tad gribēja izteikt. Man ir priekšlikums, varbūt mēs varētu nobalsot par trešo variantu, pielikt klāt nerīkot, Jēkabpils novada iedzīvot aptauju, jo tie ir tikai tiešām tie divi rīkot un rīkot. Nekas, ka nav jārīkojam. Mēs tomēr neesam 5 miljoni iedzīvotāji, mēs esam 5000, mums visiem ir skaidrs, ko katrs pagasts kādas domas ir. Cik ilgi tas viss runāts, vienkārši ar šīm visām vēstulēm, kas tagad ir, ko iesnieguši iedzīvotāji, vēl tā kā izskatās no malas, tā kā politiska spēle sākusies, tā kā starp mums pašiem deputātiem, jo iedzīvotāju viedoklis ir skaidrs, ka tur Zasā jābūt tīri tie 60-50%. Pārējiem citās vietās varbūt sašķījās Vēršpilsā skola vai šeit patās. Es savu, tāds. Ja jums ir nepieciešama vēstule, es viņu varu ar 50 iedzīvotāju parakstiem 2-3 dienās dodēt, un es arī iesniegšu, un tad varēsim izskatīt un ilgi debatēt. Tomēr mēs zinām to kopējo iedzīvotāju viedokli. Jā, ir trešais piedāvājums. Arī deputātu vēstulē rakstīts ir iedzīvotāju neapmierināta, iesākta un ilgušo procesu jūs paši rakstījāt. Tomēr jāpaliek tam punkts, es domāju, ka mums ir balsts tiesības dotas un ir izrādīta interese, esam skatījušies viedokļus pietiekami. Un tādas, aptaujas var rīkot. Tad par ko balsojam vajag vienreiz? Ievērosim kārtību. Ja pats grib izteikties, tad paceļiet roku, es dodu. Tagad mēs viens otru pārtraucam, pēc tam atgādinām sev, ka mēs neievēram darba kārtību. Labi, tātad ierosinājums ir par to, ko Aivars pirmais ierosināja, nerīkot. Varbūt var formulēt tieši kā tu biji to domājis, šo te trešo variantu. Tad jāpaskatās, ka viņš tas varētu būt. Jo, tagad šeit ir tāds vēl viens, ja šeit, piemēram, atbilstošajos variantos tiek nobalsots pret, viņš nav jārīko, tad viņš netiek rīkots. Tieši tā, pēc lēmuma projekta. Tad skatāmies pēc lēmuma projekta, un tad trešais, vai viņš būtu taps vai netaps. Es jautāju, vai vispār iekļaut šajos lēmuma projektu, neiekļaujam trešo variantu. Tātad tu savu priekšlikumu atsauc. Jā, savu priekšlikumu atsauc, jā. Tātad labi sagatavojamies, un balsojam atbildīgi, un vai visiem ir saprotams vispār, Tātad pirmais variants par to, kā mēs rīkojam 2015. gadā novada iedzīvotāju aptauju, paredzot finanšu līdzekļus
Cik tas būs, to mēs īsti nevaram pateikt, ja? Bet tātad vajadzētu ierakstīt, cik tūkstoši paredzam? Rakstīt 10 000. Lūdzu. 7. Norādīts apmēram 2100, un otrais uzņēmums noteica, ka apmēram no 7 līdz 10 eiro par vienu personu, kas tiek intervēta. Es domāju, tas varētu būt nemazāk kā 3000 eiro. Tātad mēs rakstam 2. punktā 3000 eiro, ja, iedzīvotāju aptaujas organizēšanai. Tālāk tur atbildīgais ir izpildītājs. Tātad, kas ir par pirmo variantu par? Lūdzu, paceliet rokas, lai var fiksēt šo te balsojumu. Lūdzu. Neviena par nav. Kas tad viņi izvirzīs kādā gadījumā? Kāda tam gada? Kas ir pret? Izmaksas ir nevienlīdzīgas. Pagaidiet, piefiksēt par tātad Ināra, Uldis, Aivis, Arnolds, Daiga, Andis, Sandra, Māris, Gins, Anita, Modris, Aivars, Edvins ir pret. Kas atturas? Ieva atturas. Tātad pirmais variants nav atbalstīts. Tas ir tātad balsojam par otro variantu. Kas ir par to, lai mēs 17. gadā pie novada vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām rīkotu šo te iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu. Lūdzu, paceļam rokas. Aivis, Sandra, Māris, Anita, es par. Tā, vēlreiz padarīt rokas, lai es varu saskaitīt kopēju skaitu. Jā. Kas ir pret šo lēmumu? Ieva, Ināra, Uldis, Arnolds, Andis, Gins, Modris, Aivars, pret, ja? Pret, ja? Atturas varbūt kāds? Kopā sanāk matemātika? Nē, 8,5. 8,5 kaut kas Es nav. biju pret. Es nenosaucu, ja? Tātad otrais variants arī netiek atbalstīts, ja? Līdz ar to, ko mēs darām tālāk? Neko, nerīkojam. Ieklausāmies iedzīvotāju vēlmes. Mēs pietiekās esam ieklausījuši. Tad šis lēmums ne pirmais, ne otrais, ne. Tā, ejam pie otrā. Otrais punkts ir par 2015. gada 26. maija novada domas lēmumu no 156 atcelšanu. Arī šis jautājums tika skatīts komitejās, viedokļi bija dažādi, un tātad tika virzīti divi viedokļi, viens apturēt. 2015. gada 26. maija Jēkabpils novada domas lēmumu numur 156 par rīcības plāna Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanai Austrālijas iestādes papas Jēkabpils novada apstiprināšanu izpildu līdz Jēkabpils novada domas lēmumu par Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanu, un otrs variants atcelt vispār minēto lēmumu. Lūdzu, kas vēlas izteikties par šiem lēmumu projektiem diviem sagatavotiem, kas arī faktiski ir virzīti no komitejas sēdēm?
abi šie jautājumi ir saistīti iedzīvotāju aptaujā, jā, un lēmumu atcelšanai, apturēšana, jo es saprotu, ka šī lēmuma izpildes tika atlikta, jā, lai rīkotu paplašinātas iedzīvotāju aptaujas, jā. Taču šobrīd, jā, mēs esam nobalsojuši, ka mēs aptaujas nerīkojam, jā. Tad nav nekāda pamatā atcelt šo lēmumu. Kāds ir pamats viņu atcelt? Nav tāda, jā. Saprotu, ka šis te rīcības plāns ir jāaktualizē. Viņam datumi vairs nav izpildāmi, ja? Nu tā, objektīvi. Mēs varētu runāt par rīcības plāna termiņu aktualizēšanu, nevis par lēmumu apturēšanu vai atcelšanu. Tā būtu šī te. Tātad ierosinājums viņu būtu skatīt šo te plānu komitejās, jā? Aktualizēt rīcības plānu ar uz komitejām. Teiksim, objektīviem izpildāmiem datumiem šī brīža situācija. Labi, paldies, lūdzu. Tā kā es domāju, mēs esam nobalsojuši nerīkot šo aptāvu, bet turpinām strādāt, es piekrītu arī Ievai, ka ne viņu vajag apturēt, ne viņu atcelt. Jā, viņu vajadzētu turpināt šo, bet būtu vajadzīgs pievienot klāt šeit turpināt un noteikti to beidzot, kuru mēs esam lauzījuši to ilgi un rikti to datumu, par kuru datumu mēs pārceļamies arī uz to zasu, vai uz tiem rodiem, kā tie vēl ir minēts, jā. Es teiktu, mans priekšlikums, protams, ir ar kā es vienmēr pastāvējis kā stāstā, mans priekšlikums ar 1. janvāri. Es pārceļam, ir pazaudēti 2 mēneši. Uz 1. janvāri pārceļam, no manas puses pārceļamies uz Zasu, Sastrā, un izpildirektoram uz nākošo šo domas mūsu komitejām prezentēt pārcelšanas plānu saliktiem jau aktuāliem datumiem. Vienkārši prezentēt, jo mēs esam par šo plānu jau nobalsojuši, ka viņš eksistē, vienkārši kā salikt šo datumu. Tikai datumu. Un mums datums būtu šodien jānobalso, ar kuru datumu mums ir pārcelšana. Es arī lūgtu izpildirektoru izteikties. Es domāju, ka tas tiešām ir komitejas jautājums, jo tur ir jāaktualizē šie jautājumi, un tas ir savu komitejām skatāms jautājums. Tas nevarētu tagad mēs kaut kādu atraudu, tas ir mans priekšlikums, protams, jā. Es piekristu tādam, ja mēs varētu, teiksim, šo te piedāvātos variantus papildināt vēl ar kaut kādu punktu, jā, atcelt 26. maija to lēmumu, ja, Un otrais punkts ir, teiksim, aktualizēt šos te termiņus. Jo tas plāns, kas tika 26. maijā apstiprināts, to mēs nevaram nekādīgi izpildīt. Tāds ir mans priekšlikums. Lūdzu. Īsti nevar saprast, ko teikt. Var aktualizēt un noteikt to galīgo datumu, ja atrisina pašu galveno jautājumu par bērnudārza pārcelšanu. Ja bērnudārza pirmkārt nobalsot, otrkārt finansu līdzekļi. Kā jau teicām, arī citās vietās ir finansu līdzekļi vajadzīgi, bet bērnudārza finanšu līdzekļi, tie, kas mums ir rezervēti 10 000, pilnīgi pasaka, ka ir nepietiekoši, lai varētu to realizēt. Un te ir tas jautājums, es nezinu to brīdi, kuram ņemt nost finansu līdzekļus, lai bērnudārzi sakārtot tā, kā to prasa. Jā, protams, var strīdēties, vai tie 30 000 vai 40 000, tā mēs un iepirkums rādīs, bet kur viņus ņemt, es nevaru tiešām. Jo no tā ir atkarīgs tālākais datums, kad pabeidz šo bērnudārza pārcelšanu sakārtot un ir finansu līdzekļi, tad var domāt par administrācijas pārcelšanu uz tādu telpu. Vai vēl risināt kaut kādus citādus jautājumus,
varbūt kā sākotnēji bija tas jautājums par 2 ēkām, bet tas arī ir saistīts ar nākošo gadu. Tā kā tas ir, es arī ierosinu skatīt to komitejās, ja, tad mēs varam diskutēt par šiem līdzekļiem, par šiem termiņiem. Neatcelt šo jautājumu. Jā, projekta pagaidām. Vienkārši jāaktualizē. Nekas jau savādāk nav. Es atvainojos, ka es nepēc savu roku, ka gribēju runāt. Jā, es varu drīkst runāt. Jā. Tad es, piemēram, arī šos 40,000, kurus mēs esam šeit ieplānojuši, jā. Mēs, piemēram, es jau vairākas reizes teicis, nav. Ja mums Mērsgalē, Bērzgalē 4 atbrīvojās, 1 paliek, labi apsaimniekot šo ēku, mums 3 paliek. Un auklītes alga ir 366 pēc mūsu domas lēmuma. Un nevajag lauzt šīs sienas, nevajag lauzt. Paņemam šo auklīti, būs vienam cilvēkam, teiksim, skolotājai darbs, neejam uz priekšu, nevajag postīt tas, kas ir jāposta. Tā toleta mums bija jātaisa, jau mums bija projektā tā toleta. Bija vai nebija? Nebija viņas? Okay. Jā, lūdzu. Toaletes projektā nebija. Mēs paši plānojam invalīdu toaletu izveidot, bet atdūrāmies pie problēmas, ka nevar atrast nevienu vietu, kur netaisot papildus kanalizācijas atzaru, viņi izveidot. Šajā vietā, kur durvis ir ieliktas un nākotnē varētu būt šī papildus toaleta vai invalīdu vai personāla vai kā viņi sauc, ir vajadzīgs šis, un tās ir tās lielākās izmaksas. Attiecībā uz starpsienām, tās nebūtu tās lielākās izmaksas, lielākās ir toaletes izmaksas. Uz starpsienām tās izmaksas nav tik lielas, un arī par šiem 300 darbinieki, kas strādā uz minimālu algu, gada izmaksas kopējās ir 6,000. Un uz to mums nevajadzētu iet, jo tūlīt nākošā gadā var stāties likums par pedagoģiskiem atalgojumiem, kur mazāk alga, ja nemaldos, ir 780 eiro, tā ka tie ir vienmēr 10,000, par šīm starpsienām nebūtu. Jautājums ir par šo toaletu. Toaletu nemaksā 40,000. Varbūt tiešām. Ne jau dienās. Nestrīdamies, cik maksās. Tas viss kopā. Es domāju, ka tas lēmuma projekta vajadzēs pirms nobalsot un pēc tam diskutējam. Mēs pat diskutējam un neiekļausim vai iekļausim. Pēc lēmuma projekta? Tad mēs varam runāt tālāk. Pagaidām mēs vēl nevaram neko runāt. Lēmuma projekta. Es varu. Trešais varētu būt tā, ka neatcelt novada domes lēmumu numuru 156, ja tā ir rakstīts un pareizi, ja kā šeit lēmuma projektā. Un nākošajā domes sēdē vai ne, pieņemt lēmumu par aktualizācijas plānu, ko mēs tur arī esam izskatīt aktualizācijas plānu, ja? Aktualizēt rīcības plānu, tā es atvainojos. Tad tas ir trešais variants ar šiem te 2 esošajiem. Jā. Kas vēl vēlas izteikties? Nē, tad ir lūgums nobalsot, lai mēs iekļautu pie šiem te 2 variantiem to trešo variantu, kā Ināra ieteica, jā, neatcelt šo te lēmumu 156 viens punkts, otrs ir aktualizēt šo te rīcības plānu. Tas ir tā, ka... Izskatīt nākošajā domas sēdē. Aktualizēt un izskatīt komitejās domas sēdē šo te. Nosakot izdarbu. Jā. Tātad ir 3 varianti. Jā. Kas ir par pirmo variantu, jā, lai mēs varētu, teiksim, kā tur rakstīts ekrānā, jā, apturēt no domas lēmumu 156. Es atvainojos, vispirms mums jānobalso, vai mēs iekļaujam. Vai iekļaujam. Vai iekļaujam, pareizi, jā. Par iekļaušanu. Paldies. Jā. Par iekļaušanu, trešā varianta. Kas ir par? Jā, Ieva, Ināra, Uldis, Aivis, Armants, Andis, Gils, Aivers, Daiga,
Daigi ir noslēpusies, es goda vārds neredzu. Nu, tad, kad Armāns aizsēs, tad es bieži, es neredzu. Tā, vēlreiz ir pats vai prom. Ieva, Ināra, Aivis, Armāns, Daiga, Andis, Kins, Modris, Aivars. Par. Kas ir pret šī lēmuma iekļaušanu? Es, Sandra, Māris, Anita, 5. Sanāk matemātikā. 8. Nē, 4. 4. 4. Varbūt atturas kaut kas. Nē, viss ir pareizi. 4. Jā, 10 jā, bija par pirmo, tad viss kārtībā. Tā. Tātad šis ieteikums ierosinājums ir iekļauts un tātad balsojam. Kas ir par pirmo variantu, ka mēs apturam šo te rīcības plānu līdz izpildi līdz Jēkabpils novada domes lēmumam par Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanu. Lūdzu balsojam, kas ir par pirmo. Tas viens. Kas pret? Armāns, Daiga, arī viss. Andis, Sandra, Māris, Gins, Anita, Modris, Aivars. Atturas nav. Nav atbalstīts pirmais. Otrais variants, tātad atcelt šī 26. maija novada domes lēmumu līdz, nevis līdz, jā, bet tas pats tikai atcelt. Nē, vispār daudz. Atcelt. Kas par? Sandra, Māris, Anita. Kas pret? Ieva, Ināra, Aivis, Armāns, Daiga, Andis, Gins, Modris, Aivars. Daiga, Andis, Gins, Modris un Aivars. Liekas, ka vajadzētu sanāt. Tālāk, trešais variants. Trešais variants tātad bija piefiksēju. Viņš neatcelt lēmumu un nākošajā virsību aktualizēšanai. Neatcelt lēmumu un virsību izskatīšanai nākošajā domas sēdē aktualizēšanai. Jā, norādot tur datumus, tur cik. Tā, kas par šo ierosināto projektu? Ieva, Ināra, Uldis, Aivis, Armāns, Daiga, Andis, Gins, Modris, Aivars. Kas pret? Sandra, Aivars, Māris, Anita un es. Atturas kāds? Nav atturas. Tātad pareizi, jābūt ir. Tātad šis lēmuma projekts ir atbalstīts, jā, un nākošajā domas sēdē mēs skatāmies, komitejās, protams, vispirms un domas sēdē skatāmies
jau sagatavotu šo te plānu ar aktualizētajiem termiņiem un rīcībām. Tā, paldies. Tālāk, trešais. Tālāk trešais ir par grozījumiem Jēkabpils novada domes lēmumā numur 306 par pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku mēneša algu maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēneša algu grupai. Jautājums par grozījumu izdarīšanu amatu vienību sarakstā un tām noteikto mēneša algas maksimālo apmēru skatīt 16. jūlijā visās 3 komiteju sēdēs. Amatu vienības tiek skartas 2, viena no tām pašvaldības administrācijā, otrā Ādaņu pagasta pārvaldē. Izmaiņas lēmuma projektā nav izdarītas, lūgums balsot pēc lēmuma projekta. Kas vēlas izteikties? Balsot. Varam balsot, jā? Neviens nevēlas, jā? Kas atbalsta sagatavoto lēmumu projektu? Kas pret? Pret nav. Atturas? Nav. Tāpēc viss atbalsta. Ceturtais punkts par datoru komplekta nodošana bezatlīdzības lietošanā ģimenes ārsta praksē. Jautājums par datoru komplekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā ģimenes ārsta praksē skatīts visās 3 komiteju sēdēs 16. jūlijā. Jautājums atbalstīts un nolēmts slēgt patapinājumu līgumu, bet papildināts 1. punkts, jo šeit mums bija iestrādāts projektā, ka tiek nodots dators un nedalāmā datora programmā. Tika noteikta šī te datora nododamā vērtība, sākotnējā vērtība tātad 747,19 €, bet nodošanas process, Vēstules skolas mantas nodošanas process beidzās tikai tagad 21. jūlijā, kad visa atlikusī manta no skolas direktores tika nodota pārvaldes vadītāja, un šajā nodošanas procesā tika konstatēts, ka konkrēti šim datoram esošā nedalāmā datorprogramma Windows 7 ir uzskaitīta uzņemta uzskaitē ar atsevišķu vērtību. Šī vērtība ir 106,53 € sākotnējā, tātad 1. punkts ir papildināts, kā arī nedalāmā datorprogramma ir savu uzskaites vērtību, savu liederīgās lietošanas laiku, kas ir tāds pats kā datoram, līdz 2017. gada 1. augustam. Tātad lūgums balsot pēc šī papildinātā lēmuma projekta. Ierosinājumi? Balsot. Kas atbalsta un kas ir par šo lēmumu projektu atbalstīt? Kas pret? Pret nav. Atturas? Nav. Vienbalsīgi. Tālāk 5. dienas kārtības punkts ir par humanās palīdzības sniegšanu projekta pašvaldību palīdzība Ukrainai ietvaros. Jautājumu skatījām visās 3 komiteju sēdēs 16. jūlijā un vienojāmies piešķirt līdzekļus 500 € apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Lūgums balsot pēc lēmuma projekta. Man bija dots uzdevums arī apzināt citus novadus, cik piešķir šim te mērķim kādu naudu. Un, apmēram jau šī naudas summa ir tāda paša, kā mēs esam domājuši. Un konkrētāk Krustpils novads ir izskatījis jautājumu par 700 € piešķiršanu. Salas novads ir, es nezinu, vai jau domas sēdes lēmums ir pieņems, bet par 500 € piešķiršanu. Zinu, arī Rundāles novads ir par 500 €. Droši vien, ka lielākās pilsētas, kas mums tagad ir atnāca, laikam, lai mēs ieskatītos un noformulētu tieši lēmumu projektu no Ogres,
Ogres novada, jā, Ogres novada 1000 eiro. Proporcionāls. Jā. Tā kā pēc lēma projekta ir priekšlikumi balsot. Kas par 500 eiro piešķiršanu? Pret nav. Tātad projekts atbalsta nobalsots par 500 eiro piešķiršanu. Tā, 6. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Lēmums jautājums ir izskatīts tautsājumniecības komitejā. Lēmumā papildinājumi nav veikti. Lēmums ir apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma orgānu Dunavas pagastā sadalīšanai. Atbilstoši izstrādātajiem zemes ierīcības projektām un lūgums balsot pēc jaunu projektu. Vai ir citi ierosinājumi? Nav. Tātad kas balso par sagatavotā lēmuma projektu? Kas pret? Atturas? Vienbalsīgi. 7. par meža cirsmu. Ignājas pagastā iekļūs novadā pārdošana izsolē. Jautājums tika skatīts attīstības komitejā un finanšu komitejā. Cena, ko noteica pieņemas lēmums bija 30 000 eiro. Šīm te meža cirsmām 5 nodevu platībā. Izmaiņu nebija, tāpēc lūdzu balsot pēc lēmuma. Jā, un arī par izsoles noteikumu vēl nekādu priekšlikumu nav. Par izsoles noteikumu. Nē. Nav, ne? Saglabājas tas pats, kas komitejās. Balsojam, kas atbalsta? Vienbalsīgi. Nākošais ir 8. punkts par īres tiesību piešķiršanu. Jautājums arī tika skatīts tautsājumniecības komitejā. Papildinājumi nebija, tāpēc lūdzu balsot pēc lēmuma projekta. Kas atbalsta? 9. arī rītīgs jautājums par īres tiesību piešķiršanu. Lēmums tika skatīts arī attīstības tautsājumniecības komitejā par īres tiesību piešķiršanu Kalnu pagastā papildinājumu nebija, tāpēc lūdzu balsot pēc lēmuma projekta. Balsojam, kas atbalstam? 10. par zemes nomu Dunavas pagastā. Lēmums tika skatīts attīstības un tautsājumniecības komitejā zemes nomu Dunavas pagastā papildinājumu nebija, tāpēc lūdzu balsot pēc lēmuma projekta. Balsojam, kas par? 11. punkts ir par Jēkabpils novada attīstības programmas no 2012. līdz 2018. gadam īstenošanas uzraudzību. Ir sagatavots ziņojums par attīstības programmas aktivitāšu īstenošanu. Uzraudzības ziņojumam ir informatīvs rakstus, lai informētu sabiedrību par īstenotajām programmas aktivitātēm un arī par nepieciešamajiem precizējumiem gan investīciju plānā, gan rīcības plānā. Lēmuma projekts ir sagatavots pieņemt zināšanai sagatavoto ziņojumu un ņemot vērā ieteikumus, kad ir nepieciešams aktualizēt attīstības programmas sadaļas pašreizējās situācijas analīze un arī aktualizēt rīcības plānu un noteiktos attīstības programmas uzraudzības rādītājus un izņemt no rīcības plāna jau īstenotās aktivitātes. Otrais punkts ir paredzēt 2016. gada budžetāru līdzekļus attīstības programmas aktualizācijai. Kas varbūt vēlas izteikt tieši par sagatavoto ziņojumu par attīstības programmas
realizāciju, ieviešanu. Lūdzu. Jautājums, cik liela tie līdzekļi varētu būt? Nākošam gadam. 5-6 tūkstoši. Tad ir jāveic cenu aptāvē to veikt. Jaunu programmu mēs neizstrādāsim, jo tas būtu jāmaina arī ilgtermiņa stratēģijas, strateģiskie mērķi ir nosprausti, tātad aktualizēsim tikai rīcības plānu un aktualizēs arī, protams, esošo situāciju, kur aktuāli to noteikti ietekmēs, cik tie līdzekļi. Bet vai to varēs noskaidrot pirms budžeta to varēs pirms budžeta stādīšanas? Skaidrs. Ņemot vērā, ka tā programmā palikuši būs vēl pēdējie 3 gadi, jā, tiešām ir, tas nav izdarāms. Pašu spēkiem tur ir nepieciešamas, jā, speciāli firmas un... Jebkurā gadījumā mums programmu ir jāpagarina arī līdz 20. gadam, lai mums būtu iespējams Eiropas līdzekļus piesaistīt līdz 20. gadam. Un ilgtermiņa stratēģija mums to pieļauj, nemainot stratēģiskos mērķus. Tā kā deputāti lems, ja lems, ka tas jādara saviem līdzekļiem, lūdzu attiecīgi dod darbu uzdevumu, to dara. Ja piesaista konsultantus, tad jāparedz līdzekļi. Bet, ja stratēģiskie mērķi, kā jūs teicāt, nav jāmaina, tad, teiksim, zinot savu situāciju, kāpēc būtu speciāli konsultanti vajadzīgi? Šeit ir tā lieta, ka attīstības programma ir saistīta ar noteikumu formā. Šeit ir šīs visas jāstrādā ar iedzīvotājiem. Te ir tas pats iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana un tādas lietas. Grūti pateikt, protams, ka pienākumos darbiniekiem nevienam tādu uzdevumu nav, un darbinieki, par piemaksu, protams, var kaut ko darīt, bet tīri tā, ka pilnīgi līdzekļi, ka nerakstīt to punktu, ka vispār nevajag līdzekļi, es uzskatu, ka tas nav iespējams. Jā, tās, šur tur var būt specifiskas lietas, šur tur tās var būt kaut kādas vai piemaksas, vai papildus izmaksas kaut kādas, arī varbūt grafiskie kādi materiāli ir kaut kur jāpasūta, tā kā, bet to, kā cik viņu veikt plaši un tādus, tas ir izcināms jautājums. Jā, es tomēr gribēju teikt, ka šīs izmaksas ir augstas, jā, bet tādas viņas ir faktiski par visiem šiem plānošanas dokumentiem. Un es domāju, ka mums viņas ir jāpaveic, jo pirmkārt uz šī dokumenta balstās pamatā visa mūsu pašvaldības līdzekļu piesaiste, teiksim, fondu apbūve. Ja tur kaut kas nebūs īsti pārdomāts vai kvalitatīvs, mēs zaudēsim daudz vairāk nekā šo te, 5000 pieņemsim, kas ir liela summa. Tā kā šeit to naudiņu ir ļoti liederīgi paredzēt. Un, teorētiski varbūt, ka var pašu spēkiem, bet zinot tos cilvēkus, kas potenciāli pie tā varētu strādāt, ja, viņu noslodze jau šobrīd ir ļoti liela. Varētu būt runa par piemaksām, bet nekāda piemaksa nevar cilvēkam atvēlēt papildus laiku, ja, lai viņš to fiziski varētu izdarīt. Tā kā, šis ir tas gadījums, kur, manuprāt, ir jāparedz tie līdzekļi. Jo, ļoti liela atbildība un tiešām vajag profesionāli un pārdomāti un atvēlēt laiku tieši tam. Arī varbūt svešam cilvēkam arī savādāks tas skatījums, un kaut kas parādās. Mēs varbūt kaut ko neredzam, piemēram. Jā, droši vien noformulējot uzdevumu, mēs pie šī jautājuma atgriežamies, un tad arī varbūt ir veikta kaut kāda jau cenu apdauja, lai varētu konkrēti paredzēt budžetā līdzekļi. Ja?
Bet uz sagatavotu lēmumu projektam tad nekādu izmaiņu jums neprasās. Labi. Tātad kas atbalsta šo lēmumu projektu par attīstības programmas aktualizēšanu? Kas par? Tātad paceļam. Tas tad visi pret varbūt ir, atturas. 12. par debitoru parādu norakstīšanu. Jautājums par debitoru parādu norakstīšanu, kas skar mirušo personu Zasas pagasta Liepās 11.2, kur bija noslēgts telpīras līgums, tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Precizējumi attiecībā uz telpu īres līguma noslēgšanas laiku. Izdarīti attiecīgi 2010. gada 8. jūnijas, kas ir aprakstošajā daļā iekļauts, un precizēts šis te mūsu grāmatvedības uzskaitas kārtības 3.18 punkts. Ja uz fizisku personu mēs neattiecinām to vārdu likvidēts, kas attiecināms uz juridisku personu, tātad, ja runājam par fizisku personu, tad rakstām, ka parādnieks ir miris vai pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš. Parādu summa paliek tāda kā lēmuma projektā norakstīšanai, tātad lūgums balsot pēc izstrādātā lēmuma projekta. Kas atbalsta? Kas pret? Atturas? 13. par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu nokavēja naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā. Lēmuma projekts, kas skatīts Finanšu komitejas sēdē, ir precizēta summa, cik personā ir iemaksājusi 10 eiro, tad piedziņa vērsta uz 21,82 eiro. Neskatoties to, kā summa ir neliela, tomēr gadījumos, kad jau tiek vērsta piedziņa uz nekustamo īpašumu, pašvaldībā ir pienākums pieņemt šādu lēmumu un nosūtīt pēc izpildītā. Tāpēc mums balsot pēc lēmuma. Kas ir par šī parāda piedziņu? Tad balsojam. Izskatījās, ka visi pret varbūt ir kāds vai atturas. Nav tāds pirmās. 14. par papildus finansējumu piešķiršanu Aleksandra Grīna piemiņas pasākumā. Lūdzu, vārds. Lūgums balsot atbilstoši lēmuma projektam, jo arī jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un liela iebildums pēc viņu nebija. Un lūgums tiešām atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šis ir Grīna tāds nozīmīgs gads, un ja Raņa vārds bija locīts ļoti daudzās vietās Latvijā, tad pašlaik tas pašvaldība, kas rūpējas par Grīnu, tiešām mēs esam vienīgie, un es tomēr lūgtu tātad, lai atbalstītu arī šo te kustību, jo mēs gribam šo pasākumu arī ne tikai tādu lokālu, bet arī tādu, kas izskan plašāk. Un visi deputāti ir saņēmuši ielūgumus, tur arī ļoti īsti ir parādīts, kādi cilvēki mums iesaistīt. Un, protams, par visu arī jāspārstāv. Tā lūgums balsot lēmumu. Ja citu priekšlikumu nav, tad balsojam par sagatavoto projektu. Vienbalsīgi. Paldies. 15. ir par papildus finansējumu piešķiršanu objektam Dīnājas pamatskolas kanalizācijas sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija. Priekšlikums pēc lēmuma projekta, jo ir izskatīts komitejas sēdēs, darbi ir veikti. Nav citu priekšlikumu, tad balsojam par finansējumu piešķiršanu. 16. par atvaļinājumu piešķiršanu iekļūst no domas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs izteicis vēlmi piešķirt viņam atvaļinājumu no 10. augusta līdz 24. augustam un no
14. septembra līdz 30. bet laikam ir datumu kaut kā. Jā, tur mēs precizējot datumu mainās no 7. septembra līdz 18. Jā. Tā, kādi ir iebildumi ierosinājumi? Parastīt lēmumu droši vien Uldis, kā parasti. Ierosinājums atlīdzības nolikums tiem, ka amatpersonām paredz atvaļinājumu pabalstu. To vajadzētu vienīgs lēmumā ielikt. Jā, tad ieliekam 4. punktu. Jo trešo iesniegumā tas bija rakstīts, bet šeit nav ierakstīts. Trešais ir pilnvarotiekums no domu deputātu. Otrs pēdējais. Jā, tā. Ir citi priekšlikumi. Man ir priekšlikums pie pirmā punkta, jo aiz 18. septembra līdz pamatu piešķirot atvaļinājumu šo pabalstu. Tā, citi iebildumi, kas par pret atturas? Tātad mūsu visi šīdienas darba kārtības punkti ir izskatīti. Atliek vienoties tad par komiteju dienu augusta mēnesī. Un augusta mēnesī tātad būtu pēc nolikuma mums 20. ir komiteja diena datums un 27. ir domas sēde. Vai nav iebildumi? Tātad nosakam šīs dienas. Izskatās, ka mums arī nekādu vienu brīdi it kā pavīdēja tāda vajadzība it kā rīkot ārkārtas domas sēdi, ja mēs gribētu paspēt iesniegt šo te meliorācijas projektu, bet par cik Ingrīda tomēr ievāca ziņas jau, un tas nav tik vienkārši sakārtot šo te priekšdokumentāciju, tad laikam, ka šī te, steigti, es pat nezinu, vai ar steigu mēs varētu paspēt iesniegt pieteikumu. Tad mēs strādājam, jā. Kādas mums darbības varbūt tagad būtu jāveic, jā, gan ar zemju īpašniekiem, lai mēs varētu būt gatavi jau uz nākošo kārtu? Pirmkārt būtu jāsaņem kaut kādu iesniegumu. Dotajā momentā tikai viens iesniegums no Durnūs pagasta viena zemnieka, ir izskanējuši mutiska informācija, ka vēl kādi grib, un tad, ja ir šis te iesniegums, principā ir pirmais, kas būtu jāizdara, tad domē jāpieņem tāds lēmums, ka doma ierosina šīs te ūdensnotekas piešķirt šīm te visām ūdensnotekām, kas ir paredzams ievietot darboties projektā, piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu. Un tad, kad doma pieņem šādu lēmumu, tad tālāk jau tiek runāts ar cilvēkiem, konkrēti runāts ar vārtu paraksti, ka viņi piekrīt šim kā pašvaldību paņemšanu. Saraksti ir, jā. Ir par koplietošanu. Jā. Kas piekļaujas kādu zemes? Šī saraksti ir, jā. Katru pagastu? Ne, par katru nav, jo mums jānāk saņemti iesniegumi. Piekrišana piedalīties projektā. Jā. Bet to daudzos pagastos jau nezina cilvēki. Nezina. Es atļauju izmantot iespēju, informācija tiks novadīta, bet pārvaldniekiem pirmdien 14. Kalnu pagastu pārvaldē būs sapulce. Mēs atkārtoti šo jautājumu pārunāsim. Kā jau teicu, šeit ir jāskaidro cilvēkiem tas, ka šie 10% par velti nebūs. Bet tajā pašā attiecībā uz Zunavas
eksperta slēdziens ir vajadzīgs. Ja tur eksperta slēdziens atbildīs, ka šī tīrīšana ir nepieciešama, lai plūdu sekas vai kaut ko novērst un tāds, tad šeit varētu būt, ka uzņemās šo 10% pašvaldību. Ja tas tā ir, bet to eksperts var. Nē, ja tu zini sarakstus un cilvēki izlem, ka normāli, ka 10% tas ir tomēr sadalās tie 10 uz kaut kādu lētāku, vai tu maksā viens tur tos, cik bija, pašiem bija 70, ne, pašiem bija 40%. Jā. Jā, arī tas, ka cilvēki ir izvietojušies pa visu Latvijas teritoriju, vismaz pēc deklarētās adreses, ja, bet tas nav teicis, ka pieņemsim Ventspilī dzīvo, ka viņš ir tā viegli aizbraukt, piemēram, ar viņu. Jāsarakstās, jāmeklē kontakti, jo principā, dotajā brīdī Dunavā ir iesniegti 5 grāvi, viens no tiem ir lielā posmā ir pierobežnieks Latvijas valsts meži. Šis projekts neparedz dotajā brīdī pēc ministru kabineta noteikumiem iesaistīt valsts struktūru tikai pašvaldību un privātos. Es runāju šodien arī ar Latvijas valsts mežiem. Viņi, protams, tā, kā teikt, ja gadījumā būs izmaiņas, ka varēs arī valsts struktūras piedalīties, tad varētu viņi būt kā sadarbības partneri, ja tas ir runājums, bet arī pārējie šie 4 grāvi, piemēram, viens ir salīdzinoši nav garš, bet viņam, piemēram, viens ir dzīvo Ventspilī, viens dzīvo Valmierā, ja, tad, tas nav tā vienas dienas, vai tie cilvēki jāaicina, vai ar viņiem jāsazinās, un tā. Ja kā tur varbūt var piesaistīt tieši, kad apsaimniekotāji? Protams, to visu. Jo tur tas finansējums, ja tas finansējums jau tur droši jāfinansē būs, tad tur... Ja viņi paši nestrādā, to zemi neapstrādā, viņiem tur maksāt kaut ko. Ir teikts, ka principā visu dara īpašnieks, jā, protams, un viņi uzņemās atbildīgi un tā tālāk. Sevišķi tādā gadījumā, ja būs pēc tam jāsats finansēt. Melrācijas sistēma apsaimniekoši, tad tur ir vajadzēs. Ir daudzos līgumos, melrācijas sistēma. Bet šeit arī par projektu. Es domāju, ka ir jākārto viss ar īpašniekiem. Tie ir tikai ar īpašniekiem. Romniekam, principā, nekādas teikšanas nav. Bet romniekam līgumā rakstīts ir par uzturēšanu. Uzturēšanu, jā, tieši tā. Uzturēšana, jā, bet īpašana. Bet, ja, piemēram, līgums ir, piemēram, noslēgts uz 5 gadi, un arī šī apsaimniekošana ir uz 5 gadi. Tevis atzīst, īpašnieks, principā, darbojas. Jā, un cits varbūt tas īpašnieks uzskatīs. Man bija tāda dalība projektā, kur Latvijas meži bija galvenais partners šādam projektam. Un arī man bija, teiksim, noslēgts līgums, nomas līgums, arī zemes īpašniekiem. Nekāda nomas līguma neņēma vērā, tikai vajadzēja slēgt šo te līgumu arī īpašniekiem. Latvijas meža slēdz ar īpašnieku, samaksājāmies Latvijas mežiem, un Latvijas meži norēķinājās, ka galvenais partners ar Latviju. Līdzīgi tas pats ir šeit. Tad tiem īpašniekiem tas, kad Ventspilī tas jau vēl ir atrodams, bet ir jau tādi, kam ir visādās apziņas. Labi, paldies. Tad tiekamies.